Nu ko, lielā diena ir pienākusi, šodien taisīsim grīdas. Kā jau minēju iepriekšējā video, smilts man jau tika atvestas iepriekš, šodien atvedu visus pārējos materiālus un ķeramies pie darba. Tie, kas redz pirmo reizi, kā grīdas tiek taisītas, mēģināšu kaut kā paiet cauri procesiem, bišķi pastāstīt, jo par cik man ir pirmais stāvs, līdzīgs stāsts ir arī privātmājām. Pirmā kārta ir izlīdzinošā kārta, uztaisa stingru, taisnu pamatni. Te var redzēt darbībā, kā strādā betonas sūknis maisītājs, paņem iever smiltis, betons, ūdens, samais un sūknē iekšā dzīvoklī. Kā jau citā manā video bija diskusija, bija komentāros, kur Džeki teica, ka var uzsūknēt pat līdz 13. stāvam. Nākamais solis tiek ieklāts puteklas, manā gadījumā tas ir divās kārtās pa 5 cm, kopā siltinājums 10 cm. Pa virs puķikam aiziet speciālā folija plēve, kā var redzēt, te Džeks jau atzīmē, kur ir siena, lai zina, kur jāvelk trubas siltajām grīdām. Atzīmīts man paņēma rezervīti, jo es vēl īsti līdz galam nezināju, kur man atradīsies siena. Visur staigāja līdzi ar metramēru, mēru, cik ir no sienām, atstarpītes, kur būs, kā būs, lai nākotnē es zinu, kur drīkst, kur nedrīkst turēt. Un šis ir ļoti svarīgs posms. Uztaisiet maksimāli daudz video, bildes, cik var, lai nākotnē nav tā, ka tu taisi sienu, te bija truba vai nebija truba, tāpēc nodrošinieties, iesaku. Šādi izstāsta process, kad montē trubas siltajām grīdām. Vēl viena nianse. Ļoti svarīgi, lai darbinieki ir kompetenti un saprot, cik daudz metrus var laist uz vienu loku, jo man bija gadījumi, ka tika izlaisti pa daudz metri vienam lokam, un tas nav pēc tehnoloģijas, tā kā svarīgi šim arī sakot līdzi. Nu, un tad jau aiziet nobeiguma kārta. Sākumā izstījās, ka viņi saber uz trubām, lai viņas baigi nesteigā. No viena stūra sāk un sāk līmeņot ārā visu grīdu. Te jau viss procesiņā paši redzat, viens līmeņo, otrs pieber, trešais jau pulē. Gandrīz aizmirst pieminēt, grīdas ieklāšana, darbs plus materiāls man izmaksāja 2500. Nu ko, Džeki tikko aizbrauc, pulkstenis 4, sākām pēc 8, forši sanāca slīpumiņš dušai. Dai. Tagad atstāsim, lai stāv, tad droši vien pēc 2-3 dienām būšu. Te jau pastāstīs, parādīs vairāk, kā mums te izstāsta. Tā, nu labi, izstāstas te šādi. Te kaut kāds, es nezinu, tāds lielāks mitrumu pleķis ir. Tā kā nevar saprast, kaut kā viņš te savādāk žūst. Kaut kāds rases punkts vai kas. Oi, nu tāda interesanta patīkama sajūta ienākt te, pastaigāt pa taisnu grīdu, plus mīnus sākt saprast, kā te viss iztīsies un kā te kas. Un tā, te kaut kāds vecais apmetums no griestiem nāk nost, tas droši vien noteikti dēļ mitruma ir, jo te diezgan mitrs ir. Vispār nezinu, ārā jau tās diezgan pavēsts, cik ilgi viņš žūs un kā viņš vispār žūs, nu nezinu. Tagad droši vien es viņu te atstāšu kā minimums vēl uz nedēļu, lai viņš te dabiski žūst, un tad ir jāstāsta moš kaut kāds elektriskais sildītājs jāieliek vai, nu jā, siltumsūknim, kurā gadījumās ātrāk pa 2 nedēļām šobrīd nedabūšu. Jā, te kaut kāds pleķītis ir mitruma. Šādi izstāsta dušas zonai, slīpumiņš. Šito tu puķiku ņems ārā, un tad tur būs pašiem jāveido tālāk tas slīpums, lai traplu var ielikt. Nu tā. Tā, nu labi, pa elektrību. Tikko aizbrauc elektriķis, tagad man ir viss savilkts uz 3 fāzēm. Paldies Dievam, pirms tam dzīvoklī bija 1 fāze, bet bija jau ievilkts pareizais kabelis 5x4. Tur kastē ārā atvērām arī viss ar kabeli kārtībā, tā ka man nebija jauns vāc no sadalēnes jāvelk. Te man ir pārtaisīts visus 3 fāzēm, man ir atstāts izvads siltumsūknim ārējiem iekšējiem blokam, man iekšā rozetēm un gaismām. Tas ir pagaidu variants.
Iekarināšu viņu griestos, lai pagaidām te var strādāt, tur pieslēgt siltumsulti, vairāk man pagaidām arī neko nevajadzēs līdz vispār nākamajam gadam. Tālūk, samaksāju par darbu 150 eiro, man tas elektrītis labais džeks ir visu laiku dzenas zosis, garlaicīgi ar viņu nav, tik strādā un kaut ko runā. Tā kā ar elektriķi man ir paveicies, normāls pipars, jau ne pirmo reizi sadarbojos, tā kā tā. Tuliņās satīšu visus vadus ar savilcējiem, notīšu galus, noizolēšu, man ir slēdzis jāpārtais, rozeti jāuztais jauna. No tādi pīrāgi. Tā kā pagaidām izstāsta šādi, elektrība man nav. Šodien man brauks, pa sadales tīklu vakardien, aizvakar pirmām kārtām uzrakstīju sadales tīklam iesniegumu pa slodzes palielināšanu no 1 fāzes 16 ampērām uz 3 fāzēm 20 ampērām. Viņi man atsūtīja tehniskos noteikumus un rēķinu. 108 eiro tas maksāja, aizvakar samaksāju, šodien man elektriķis sataisīja, man jau vakardien zvanīja, šodien vienos atbrauks, uzliks man 3-fāžu automātu. Tā kā tagad uz pāris stundām elektrība man nav, jo automāts man ir sataisīts uz 3 fāzēm. Nezinu, ko tas maina, kā tur ir atšķirība. Viņš teica, elektriķim otrais nav jābrauc, viņš uzreiz man sataisa visu uz 3 fāzēm, man atbrauks pieslēgs, tur ārā uzliks skaitītāji, 3-fāžniekums jau aizies elektrība. No, tagad kaut ko pievāks. Kaut ko padarīsies pa vadiem, pa vadiem. Rekur Elpar 3x2,5, uzreiz paņēmu 100-metrīgo rūli. Man te vajadzēs vēl, es pieļauju, ka man kaut kur aizies, nezinu, 150 varbūt tās, bet es jau uzreiz zinu, pēc pieredzes tie vadi iet vairāk nekā liekas. Uzreiz paņēmu rūli. Depo atrada, laikam bija vislētākā cena, eiro metrā, 100 eiro izmaksāja rūlis. Citur šis pats vads maksāja eiro 30, eiro 40, eiro 10. 100 metriem te uzreiz te ir vairāk 10 eiro. Tālūk pagaidām. Pa automātiem. Džeks teica, pēc tikai šnaiderīti. Viss tur ir čikiniekā, pienākošais ir sanāk 2B, viss ir B. Automāti 20 ampērīgais, rodzetēm ir 16, gaismai 10. Tālūk smuka kastīte. Izturbēja vādu, ielaid man pirms tam tur ienāca dzīvoklī, uztaisīja tā, ka viņš te ienāk, jo te tam būs tā elektrības kaste visu. Tālūk. Viss izcēl sadales tīkls tikko bija. Uztaisīja man 3-fāžnieku automātu, uzlika pieslēdz elektrību. Te man viss šitā pagaidām karājās, rozeti atstāja arī šitā te, jo nākamdēļ nāks gāzes trubu pārtaisīt. Es nezinu, kur viņam kas te traucēs, netraucēs. Tā. Patīrīju rekord caurums, kamēr gaidīju. Plus atbrauca arī apmetumu džeki. Izgāja cauri dzīvoklim, pastījās čopa čom, kas te notiekās. Vēlāk tad sūtīs cena piedāvājumu. Tālūk, šodienai viss. Labi, tagad bišķi padauzu šodien nost apmetumu no griestiem, kur ies gāzes trubas, jo rītdien gāzinieks pārtaisīs man visas trubas. Tā kā te, kur bija tāda biezāka apmetuma kārtas, noņēma nost, lai to trubu var maksimāli pielaist pie griestiem. Šādi.